Jā, ok. Tātad mūsu šī vakara tēma ir tāda ļoti diezgan aktuāla arī pavasarim - organisma attīrīšanās, jeb detoks. Un kopā ar kopā tātad ar nutricioloģu Vinetu Meduņecku meklēsim atbildes uz jautājumiem. Tātad, kas tas tāds ir, kāpēc viņš mums ir nepieciešams, šī te organisma attīrīšanās, un kādas pazīmes tad liecina, kad ir pienācis laiks attīrīties. Varbūt iesākumā es divus vārdus izstāstīšu par sevi un kāpēc man vispār radās šī doma šādu te tiešraidi veidot. Tātad man pašai 2 mēnešus atpakaļ radās tādas diezgan nopietnas veselības problēmas. Tādi visi klasiskie izdegšanas simptomi, pazuda enerģija, dzīves prieks, sākās problēmas ar locītavām. Un doktora diagnoze bija, ka esmu pārslimojusi vīrusu vai iespējams pat covidu, kā rezultātā cieta man šī nervu sistēma un locītavas. Un, protams, klasiski doktors izraksta antidepresantus, bet zinot tātad, ko šīs zāles dara un kādu ļaunumu nodara veselībai, es izlēmu, ka es to nevēlos un sāku meklēt visu pieejamo informāciju internetā. Un uzdūros nejauši tātad vienam tātad video sižetiņam, kuru vadīja tiešraidē Sintie Kalēja ar mūsu šī vakara viesi Vinetu Meduņecku. Lūk, un šī te video sižeta tēma bija par menopauzi, kur es saklausīju ļoti līdzīgus simptomus tiem, kas bija man, un tad man jau pat radās doma, ka varbūt tā nav izdegšana, bet tā ir menopauze. Bet kopumā man uzrunāja šī veselības koncepcija, un es izlēmu, ka man nav ko zaudēt, un es pamēģināšu. Un iesāku ar šo pirmo programmu, organismu attīrīšanos, jeb detoksu, un man pašai bija ļoti lieliski rezultāti pēc mēneša. Man sāka atgriezties enerģija, parādīties dzīves prieks, atbrīvojos no galvas sāpēm un kuņģa dedzināšanas problēmas pazuda. Man šķiet, ka tie ir tādi ļoti lieliski un ievērojami rezultāti mēneša laikā, tāpēc man radās tā doma, ja tas palīdzēja man un es atradu šādā veidā šo informāciju, man likās, ka būtu forši uzrīkot šādu tiešraidi un padalīties ar to arī ar citiem, tāpēc, ka varbūt vēl kāds ierauga šo un vēl kādu šis te uzrunā. Un tāpēc es pāriešu pie sava šī vakara galvenā viesa. Vineta, vai lūdzu iepazīstināt ar sevi un pastāstīt nedaudz, kā tu atradi šo te veselīgo koncepciju. Jā, zini, kā mēs tik interesanti satikāmies caur to tiešraidi, kur tu izdzirdēji, kur mēs ar Sintiju stāstījām par menopauzi, un tu to sasaistīji kopā. Tev tā, man patika, ka tu tā kā, tevi uzrunāja tieši tas koncepts, ka tu es atceros, ka toreiz teici sākumā, man nav ko vairs zaudēt, man ir tā izdegšana, man sāp galva katru otro, trešo dienu, es jau esmu tā kā jau izmisusi, negribu dzert zāles, gribu iet, spēlēt volejbolu, būt jautra, vai ne? Un iedomājies, un tas viss notika tikai vienā mēnesī. Un tas ir vispārsteidzošākais, kas vispār var būt, manuprāt, kad tie reģenerācijas procesi, ja viņus tā kā pareizi veids, ka viņi notiek tik ātri. Tas ir forši. Bet, man ir prieks ar tevīm būt šajā pirmajā tavā tiešraidē. Esmu pagodināta, ka tu tiešām saņēmies drosmi, un pastāstīt un uzaicināt mani. Es zinu, cik tas nav viegli, tā kā paldies tev. Paldies no skatītājiem, rakstiet komentārus, cik tas viss ir interesanti. Būtībā tu man jautāji par to, kā tad es atradu šīs te dabas vielas. Es arī ne jau no labas dzīves, Tagad man ir 50, bet pirms 15 gadiem, kad man bija 35, es biju arī tieši tāpat kā tu izmisusi, Man bija diezgan daudz veselības problēmas, sākot ar atmiņas zudumiem pēc avārijas, ar nervu sistēmu traucējumi, teiksim, šīs
tūskas kaut kādas, neskatoties to, ka es nebiju, neesmu nekad bijusi apaļīga, ja, bet man tūka kājas pārlidojumos un vasarās, ja, ka tu vienkārši saproti, ka tu vienā brīdī nevari uzvilkt apaus, ja. Tad bija šīs limfātiskās sistēmas atteces traucējumi, ja pacelēs bija tādi uzpūtušies, tādi tā kā maisiņi, un es nevarēju saprast, no kurienes tie maisi, kādā sakarā tak skaistas, it kā kājas, viss kārtībā, ja, un maisi kaut kādi vienkārši es paceles. Tagad es zinu, ka tur ir limfmēgli. Tad bija, kas bija ļoti tā kā arī kaitinoši, un kas man traucēja dzīvot, bija tie mikrocirkulācijas traucējumi, kuri, tā kā rudeņos man vispār likās, ka es nosalšu, es gulēju zem segas biezas, ja, un man likās, es vienkārši novecošanās, tad skatos uz kājām, jau sāk plīst tie asinsvadi, tad pasāp tās vēnes, it kā iekšējās kaut kur tu jūti tās kājas, un tu reāli saproti, ka tu sēdz, simptomātika liecina par to, ka drīz būs kaut kādas jau tās slimības, un tad es arī atradu caur vienu manu radinieci, tiešām paldies viņai no sirds ainiņai, jā, kad viņa man pastāstīja par Koraļu klubu, par dzīvu ūdeni vispār sākumā, viņa neteica Koraļu klubs, es nezināju, es vienkārši jūtu, ka man tos produktus vajag, jā. Un tad 9 mēneši pagāja, principā es biju atrisinājusi visas savas problēmas, tā kā pilnīgi visas, man tur bija vēl, es pusi vispār nenosaucu savādāk, mums tur viss ēters būtu tikai par manām problēmām, es par viņām stāstītu, ja. Un man bija tāds, vau, tas tiešām strādā. Tā kā man visi stāstīja, jā, ka tā ir koncepcija, ka viņa tur strādā, tur tā un tā. Es domāju, nevar būt. Kā tas var būt, ka man 35 gadi ir visu laiku tā kā sliktāk. Pirms tam es visu kaut ko daru, arī vingro, dzeru ūdeni, dzeru vitamīnus, tīros kaut ko, omegas un šis un tas un joga un tā. Un nenotiek nekas. Ja? Protams, ja es to nebūtu darījusi, varbūt es būtu vēl sliktākā stāvoklī, varbūt man būtu vēl plus kaut kādas 10 milzīgas problēmas, ja? Bet globāli nemainījās nekas, bet šajos 9 mēnešos, ja, es vienkārši biju pārsteigta, un tad es sapratu, ka man jāinteresējās vairāk, ka man par to ir jāsāk, tā kā mācīties, tad es aizgāju savu pirmo pasākumu, kur bija šī lekcija par veselību, un es sapratu, cik tas ir nežēlīgi interesanti. Vienkārši tā, ka man acis atvērās, ausis man bija šitā, es visu sēdēju, pierakstīju, un salikās viss tā kā pa plauktiņiem, es savilku visas šīs te savas problēmas, es sapratu, kāds ir viņām šis te cēlonis, ja, kuru nav īstenībā pat daudz, ja. Un, tā sākās šis te mans ceļš, un tagad jau, protams, es ļoti, ļoti daudz jau arī klientus esmu tā kā palīdzējusi cilvēkiem, un arī ļoti daudz veselības treneri apmācīti šajā sistēmā, jo tas nav grūti, ja kurš grib darboties, rakstiet Ilzei. Mēs apmācam jaunā šajā fantastiskajā profesijā, ja šūnu atjaunotājs, varētu tā nosaukt 2 vārdos, ja. Tā es atradu šos produktus, šo veselības koncepciju, kas ir pats, man liekas, vērtīgākais produkts, ir tieši šis te koncepts, jo strādā koncepts, nevis kaut kas viens izrauts no konteksta. Jā, super, tev arī ļoti, tiešām ļoti fantastiski rezultāti, tikai arī 9 mēnešu laikā salīdzinoši. Un daudz, kas jau sāka mainīties jau pa ceļam, bet tādas lielas, milzīgās tās globālās problēmas, ko es varēju piefiksēt jau pie ārsta, jau ultrasonogrāfijā, ja, ka man bija atjaunojušās olnītes abas divas pie vienādas, pirms tam man bija milzīgas tur problēmas, un bija viena vienkārši visa cistaina absolūti, ja, olnītes. Un ka viņi man pasaka, ja, ka man ir 3-5 gados viņas atjaunojušās, un pat nesaprot, par ko es jautāju, jo es prasu, kā tad man ar to problēmu, un viņi visā nesaprot, kas man ir bijusi par problēmu, tāpēc, ka tur viss ir skaisti, ja. To es vienkārši piefiksēju pie tā sonogrāfijā, tieši kurā brīdī tas viss bija, es nezinu, es droši vien domāju, ka tas bija pēc dziļās attīrīšanās, ja. Arī un pēc visa koncepta kopumā, bet tas bija tāds, vau, kaut kā, es vienkārši, tā kā neticēju sākumā, ka tas vispār var notikt. Bet tad, Vinet, ir tāds jautājums, ar ko tu ieteiktu sākt cilvēkam, kas ir sapratis, jā, ka ir kaut kādas veselības problēmas, gribētu no tām atbrīvoties,
ar ko šim cilvēkam vajadzētu sākt? Nu, ar ko sākt mēs varbūt pašās beigās, bet varbūt kāpēc viņam kāpēc, vai ne? Kāpēc vispār jāattīrās? Nu, kāpēc? Vai? Jā. Jo ko viņam sākt? Kāpēc? Jā, labi, sākam ar to. Nu, kāpēc jāattīrās? Nu, attīrīšanās vienkārši ir bijusi gadu tūkstošiem jau principā visās kultūrās. Ja mēs zinām visus šos gavēņus, ajurvēdā ir šīs te sistēmas attīrīšanas, jā, ir priekš tam augi zināmi jau bijuši jau ļoti sen, kādā veidā viņus tur piemēroja. Mana vecmāmiņa, kad es biju maziņa, tikko kā man tur sāka sāpēt vai nu vēders, vai es neēdu normāli kaut ko tur skrapstījos, ja, tad viņa man uzreiz ar vērmelēm dzinās pakaļ ar rūgtu šķidrumu, bet nu, viņa man nepaskaidroja, ja viņa būtu pastāstījusi, ka tas ir tārpiņiem, ja, vai tur kaut kam, tad es saprastu, ja, un vispār jau man vecmāmiņa mana bija arī dziedniece ar vectētiņu, bet ja, viņa ar zālītēm to darīja, ja, tā ka tas jau bija tā kā zināms. Un pat Avicena, ja, ir teicis, kad tad, kad tu esi saslimis, ja, pirmkārt pārstāj ēst, ja, otrkārt attīri zarnu traktu, ja, un tikai tad, ja šie divi punkti nav palīdzējuši, ja, tad tu vari griezties pie ārsta, ja, bet 99% gadījumu jau nevajag vairs iet nekur. Ja, pie ārsta. Un principā arī pat Hipokrāts, kas ir medicīnas pamatlicējs, viņš teica, ka visas slimības ir attīrīšanās krīzes no toksiskiem elementiem. Un tas jau bija cik tūkstoši gadu atpakaļ. Jau tad bija toksīni, bet iedomājieties, kā vispār ir mainījusies daba. Ja, visas šīs te toksiskais ēdiens, visi šie te toksiskie dzērieni, ja, šis te piesārņotais gaiss, šī te pārtika, kuru vairs nevar nosaukt vairs pat par pārtiku, jā, un absolūti dzīvot ideālos apstākļos, ja, kā kādreiz tur gadu tūkstošus atpakaļ cilvēki, jā, ēda, pilnīgi viss bija eko, ja, šūnu darbības procesos, tad, kad viņas, nu, tā kā katru dienu šūnas, nu, tā kā mirst, ja, kaut kāda daļa, liela daļa, un dzimst. Ja, tātad notiek visu katru dienu šūnu reģenerācijas procesi. Un šūnu darbības arī rezultātā, ja, viņas tāpatās, tā kā mēs cilvēki, viņas arī ēd un viņas arī nokārtojās un veidojās šie iekšējie toksīni. Ja, tātad ir ārējie toksīni un iekšējie. Un tieši tāpēc dzīvnieki arī to visu zina, ja, kad ir arī šī mūsu vēl paralēlā pasaule, ne tikai toksīni, ir parazīti, vīrusi, sēnes, baktērijas, vienšūņi, kuri periodiski mūsos sāk vienkārši vairoties, ja mēs neattīramies. Ja, dzīvnieki to visu arī zina. Alnis rudeņos ēd mušmiris, pavasaros, es nezinu, kādas citas sēnes droši vien, ja. Kam ir dzīvnieki, tie zina, ja viņu izlaiž ārā, tad viņš sēdās kaut kāds zālīts, tad viņš tur pakakā, pavemstās kaut ko, ja. Notiek šis te attīrīšanās process, ja. Dzīvnieki, kad dzīvo dabā, viņi to pielieto, viņi zina, viņiem darbojās šī te biorezonance. Bet cilvēks, viņš ir aizmirsis. Un viņam neviens to nestāsta. Ja? Tāpēc, ka? Nu, tāpēc, ka izdariet paši secinājumus. Kāpēc par to nestāsta? Ja? Kad, principā, ļoti lielu daļu problēmu, ja, kā jau Avicena un Hipokrāts teica, atgādināšu, ka tie ir medicīnas pamatlicēji, ja, nevis mani draugi, kam es esmu vienkārši pateikusi, vai tagad šitā stāstīsim, ja visiem. Nu, lūk, un kā viņi jau teica, ja, kad tiešām šī attīrīšanās, viņa ir kā obligāta dabiska higiēna, ja, un viņas rezultātā mēs varam atrisināt praktiski visas gandrīz savas problēmas, visus šos te iekšējos iekaisumus un tā tālāk. Jā. Un varbūt Vineta var pastāstīt, kas tad liecina, ka ir pienācis tas laiks attīrīt. Cilvēks varbūt saka, man viss kārtībā, man jau nevajag nemaz. Bet, ļoti liela daļa cilvēku, kad atnāk, viņi saka, es esmu pilnīgi vesels. Un tad, kad mēs sākam runāt un es uzdodu jautājumus, vai tad viņam nekad galva nesāp, kuram tad nepasāpja galva, vai tad viņam tur viss tur mēnešreizes nesāpīgas, vai ir, teiksim, mati nekrīt ārā vai zobi nebojājās gadījumā. Un kam tad zobi nebojājās? Ja? Tagad pat jau, iedomājies, pat bērniem jau aug bojāti zobiņi, ja?
Viņam jau tie zobi, ar ko viņam līdz 120 gadiem ir jāēd, ja, viņam jau aug ārā bojāti. Un tā jau ir saslimšana. Nu, tādā karies, ja tā ir infekcija, jau ir zobu audos, ja, un totāls mikroelementu trūkums, ja, un tu nevari saukt sevi par veseli, tev bojājās zobi, krīt ārā mati, tev ir bojāta redze, tu noveco, tev ir kaut kādi pigmenti, vai jā, pumpas kaut kādas. Tur man arī viena dāma stāstīja, ka viņa ir pilnīgi vesela, izrādījās ir absolūti locītavu iekaisumi, kas tur sāp, ja, bet tā vispār nekādu problēmu nav. Tad man vēl viena dāma teica, ka viņa nekad neslimo, viņai viss ir ideāli, vienīgais viņai esot cukura diabēts. Ja? Lūk, tā kā cilvēkiem ir tāda mazliet ilūzija par to savu veselību, bet mēs jau būtu priecīgi, vai ne, strādāt ar pilnīgi veseliem cilvēkiem, bet, diemžēl, tādu ir ļoti maz. Bet ja viņi arī ir, tad tā sistēma, ko mēs tā kā sakam, profilaktiskā attīrīšanās, viņa ir tieši tāpēc tik fantastiska, ka viņi dara gan tiem, kam ir problēmas, gan tiem, kam nav. Lai nekad nebūtu, ja? Jo tad, kad tu aizēji pie kāda speciālista, ja, tu jau viņam uzdodot jautājumu, tad, ok, man viss ir labi, tur check-ups uztaisīts, ja, pastāsti man lūdzu, ko man darīt, lai man tā būtu līdz 100, ja, lai man nekad nevajadzētu nekādas zāles dzert neko, ja. Tad vēl par tām pazīmēm, protams, visas alerģijas, ja. Visas kaut kādas pārtikas nepanesamības, tad es jau par ādas problēmām jau teicu, ja. Tad, protams, nervu sistēmas traucējumi dažādi, jo nervu sistēma pirmā vispār cieš no intoksikācijas. Un ļoti daudziem ir gan trauksmes, gan bailes, gan šīs te depresijas, gan veģetīvās distonijas dažādie tie stāvokļi, jā, jo nervu sistēma ļoti jūtīga. Jā, paldies visi, kas tur sirsniņas liek un sveicina mūs. Jā. Katru dienu par šo tēmu ir jārunā, Sintī mums raksta, jā, tieši tā par to jārunā. Lūk, tad vēl, ko es varu pieminēt, dažādas, protams, jau tādas nopietnākas problēmas, kā epilepsija, jo tur arī varbūt tārpu klātbūtnē, jā, ir tā kā konstatēta ļoti daudzos gadījumos. Tad visi, kas ir iekšēji iekaisumi dažādi, ja, tur cistas, visādas miomas, visas slimības galot nīts, visādi artrīti, bronhīti, visādas astmas, ja, tad, kad jau nestrādā organisms pilnvērtīgi, tātad kaut kas viņam reāli traucē, ja. Tad viss, kas saistīts ar svaru, tā ir mūžīgā arī, man liekas, ļoti daudziem problēmiem, ja. Svars tiešām ir, liekais svars ir tas balasts vai tas pupērītis, kurā organisms saliek visus nevajadzīgos toksīnus un citas vielas. Ja. Principā tauki arī rada iekaisumus, tur ir jau šie iekaisumi šajos liekajos taukos. Ja. Un no viņiem pēc iespējas veselīgāk un maigāk un skaistāk ir jāatbrīvojās, bet mēs nevis tievējam, bet mēs sakārtojam organismu procesus, ja. Mēs iztīram izvadu sistēmas, dārnu traktu un tā tālāk. Varbūt tu pati kaut kādas pazīmes atcerēsies. Galvas sāpes, ja? Jā, tieši tā. Man pašai jau pēc šīs te mēneša programmas tieši šī te detoksa, es atbrīvojos no galvas sāpēm, man tiešām 2 mēnešus nav sāpējušas, un ja kādreiz es jūtu, ka ir tātad kaut mazākais simptoms, kad tūlīt būs, tad es vienkārši pēc šīs te koncepcijas sāku šo te ūdens dzeršanu vienkārši. Un šo te 2 mēnešu laikā īstenībā fantastisks, neesmu ņēmis vairāk šo ibumetīnu, ja, kas man Somiņā bez ibumetīnu vispār no mājas negāja laukā. Tā ka tiešām to es esmu sevī pārbaudījusi, novērojusi, un vienkārši varbūt par cik man drusciņi bija vairāk tas aizlaista šī te veselība, pēc šīs te programmas tādus enerģijas atjaunošanos es sajūtu jau tuvāk tā mēneša beigām, kad viņa sāka atjaunoties lēnām. Tas nav tā vienas dienas laikā, tu tagad sāc attīrīt to organismu un jā, man viss ir forši. Nē, ir jābruņojas ar pacietību, jo, ja tu tik ilgi un tik tālu aizlaidus neesi neko darījis, tad, apbruņojas ar pacietību arī tomēr sakārtot organismu kādā ilgākā laika periodā. Ja? Tad
Tā, bet tiešām rezultāti ir un pamanāmi. Jā, un tad vēl jau ir ļoti lielas problēmas arī šīs te grūtnieču toksikozes, tā ir toksikoze. Tas nozīmē, ka organisms ir tik piesārņots, ka viņš nespēj šo bērniņu nemaz iznēsāt, jo teiksim, augot auglis, jā, bērns veidojoties mātes ķermenī, viņš rada 100 reizes, katrs audu šūna rada 200 reizes lielāku toksisko slodzi, un ja māte nav attīrījusies, viņš šī toksikoze, kura pēc tam ietekmē arī bērna veselību, ja. Tad arī viss šīs sāpīgās mēnešreizes, dīvainās menopauzes, kuram interesē, starp citu, tā slavenā tiešraide, uz ko Ilzīte atnāca par menopauzi, jautājiet Ilzē, viņai sūtīs šo tiešraidi, tiešām ļoti vērtīga, ja. Tad, protams, uz ādas pigmenta plankumi, dažādi egzēmas, ēdas, šķūlas, psoriāze, ja. Varbūt uzrakstiet, ko es vēl nenosaucu, dažādas vēnu problēmas, jā. Jā, īstenībā, par cik mums ir tiešraidi, cilvēkiem tiešām ir tā iespēja, kas ir pievienojušies, uzdot sev interesējošus jautājumus, droši rakstiet, mēs mēģināsim atbildēt, un tāpēc Vineta ir šeit droši. Jā, un es vēl par to savu rezultātu, par cik man ir tādas problēmas ar ceļgalu locītavām, dēļ tā, ka es spēlēju volejbolu un ir šī pastiprinātā slodze, tad, jā, pazuda man doma, es ieraudzīju vienkārši, kas skatās, un aizskrēja doma. Par locītavām. Signīt, sveika! Ieviņ, sveika, čau! Prieks redzēt! Jā, man aizmuka tā doma par tām locītavām. Viņa atnāks atpakaļ. Jā. Tu par cik to volejbolu spēlē, tad tev bija nodilušas locītavas, ne? Jā, un tieši tā bija problēma, un vēl joprojām ir, ar ko es mēģinu tikt galā, un es redzu šo te kā soli uz to visu. Jā. Cintija mums jautā, varbūt paskat no jautājumiem. Tā, es īsti neredzu, tu redzi Vineta to jautājumu? Dobuma tūska, vai to var risināt? Jā, protams, ka to var. Visa, teiksim, jebkura tūska, ja, tūskainība arī ir organismu piesārņojums, ja, tā tad neizvedās liekais šķidrums, un bieži vien tas ir vienkārši iekaisuma procesi kaut kur, ja, jo ja organismā ir kaut kas iekaisis, mēs zinām, ka mēs kaut ko sasitam, ja, tad tajā vietā pievedās daudz ūdens, veidojās tūska, lai imūnšūnas var šo te bojāto vietu kaut kā salabot, ja. Ja šī tūska ir vispārēja un ir kaut kādos konkrētos jau orgānos, tad, teiksim, deguna dobumos, ja, tāds nozīmē, ka imūnšūnas ar kaut ko tur cīnās, un viņiem vajag pievadīt daudz to ūdeni, ja, arī maisiņi zem acīm, šie te melnie loki, ja, zobu griešana bērniem un pieaugušajiem, nervu sistēmas traucējumu, mošanās naktī, ja viss. Bet runājot par šo degunu blakus dobumu, ja, iztīroties, ja, mēs arī pielietojam dabas antibiotiķus arī, protams, arī šeit lokāli pilinot degunu iekšā, ja, lai aiziet jau šeit pa augšējiem elpceļiem, ja, papildus detoksam mēs viņu tā kā pieliekam klāt, ja tā ir akūta šobrīd problēma, ja, bet tas arī ir organismā, tas nozīmē kaut kas dzīvojās un jā, to visu var izcināt. Tu, Cintī, droši vien vai man ir uzlabojušās locītavas, tu man to prasi? Jā, man nav maisiņu vairs, man ir smukas kājas, brauciet uz Baltijas ielu un es parādīšu. Jā, tiešām, man tagad ir, tad man bija 35, jā, bet tagad man ir 50, it kā, jā, tā kaut kā nedabīgi, bet mēs vienmēr stāstam un visiem mācam un visus pārliecinam un iedvesmam, ka šūnas atjaunojas jebkurā vecumā, un tās ir labas ziņas, ja. Piemēram, man te bija, kur Vija skatījās, viņa mums ir ar Viju tiešraide, kur viņa stāsta par savu mamīti, kurai ir 70 gadi un kurai arī sirds mazspēja beidzās un vēl visādas tur viņas problēmas, enerģija, ja, beidzot atbrīvojās, teiksim, jo tīrs organisms, viņš ir absolūti darbojās savādāk, ja viņam vajag mazāk gulēt, viņam ir vairāk enerģijas, ja, un tā tālāk.
Tā kā es arī man atgriezās tā ideja. Tev saki, tu saki. Viss kārtībā. Es piedod, es negribēju pārtraukt. Man likās, ka tu pabeidzi. Tagad tu. Okay. Man atgriezās, kāpēc sāku par tām locītām stāstīt. Un līdz ar to katrs liekais svara kilograms ceļgala locītavai ir kā plus 6 kilogrami. Un līdz ar to, lai atvieglotu šīs savas locītavas, es regulāri tomēr ievēroju kaut kādas diētas, es dabūju to savu vēlamo svaru, tad atkal pēc 2 mēnešiem man ir atkal tur plus 6, tad es atkal, nevaru uzkāpt vairs pa trepēm, tā tad jāievēro diētiņu. Tā es visu laiku dzīvoju no tādām diētām, tādā vilnī visu laiku. Un pēc šīs te programmas pluss ir tas, ka arī kā papildus bonusiņš tām veselības problēmām nāca tāds, ka man tātad nokritās pāri kilogrami šī te liekā svara un ķermeņa apkārtmērs samazinājās. Un labā ziņa ir tā, ka man neatgriežās, tā ir tā labā ziņa. Es gan turpinu to nākamo attīrīšanās soli, bet vienalga es par to esmu ļoti, ļoti priecīga. Un tajos savos ēšanas paradumos es teiktu, ka es esmu izmainījis ļoti mazliet. Un šis te rezultāts turās, kas arī ir forša lieta. Tas ir pats fantastiskākais, ko visi novēroja, tad, kad viņi pat jau ir beiguši, tas svars nenāk atpakaļ, nav tas jojo efekts, jo ir sakārtojušās izved sistēmas un ir sakārtojusies organisma darbība, ja? Un viņš jau to visu pārstrādā labāk, ātrāk, ja, jo tur mums ir gan žultzinēji tauku pārstrādēji, gan fermenti, kas palīdz sašķelt arī visu pārējo ēdienu, un viss tas process notiek daudz aktīvāk, un filtri ir tīri, aknas ir tīras, nieres ir tīras, un tā tālāk. Jā, tas ir tik iepriecinoši. Un daudzreiz arī es saku cilvēkiem, ka nevajag skatīties uz svaru tieši uz apkārtmēriem. Jo ir interesanti tas, ka, tā kā iegūst, ķermenis iegūst tādas formas, kā Vija stāstīja. Jā, Vija, es nezinu, vai tu tagad skaties, Vija, ja tu skaties, tad uzraksti komentāru, jā, tajā tiešraidē. Viņa saka, es beidzot ieraudzīju sev vidukli. Ja, viņai 37 gadi, viņa saka, ak, Dievs, cik skaistas aprisītes parādās, ja, kad sievietes saka, vēderiņš tur saspiežās, ja paliek tāds uprugīs, kā latviski nevar neatceros, ja tāds tvirtāka, tā ādi tvirtāka, tur mirdzošāka, vispār pati pa sevi mirdzošāka āda un vairāk enerģijas, un mēs esam skatījušies šos te cilvēkus uz aparāta pirms un pēc, ja, kas mēra auru un čakras, pat palielinās tas auras, ja, lielums, ja, vismaz pa 20-30% jau pāris mēnešu laikā, ja, tas nozīmē, ka ir mikrocirkulācija labāka, enerģijas caurodāmība, un cilvēks iegūst pavisam tā kā citu tādu jaudu, izskatu, mirdzumu, hormonālā sistēma sakārtojās palēnām, un gan vīriešiem, gan sievietēm. Jā, Sintija mums raksta. Tā. Sintija prasa Ilze, kas ir mainījies tavos ēšanas paradumos. Ilze jau teica, ka nekas īpaši, un mēs vispār neatļaujam badoties. Vismaz es neatļauju, jo tas viss pārējais aiziet pats, bet kaut kas pamainījās, nu? Jā, pamainījās. Man negribās vairs tik lielas porcijas ēst, jo es ievēroju šo koncepciju, tātad lietoju šo ūdeni, un tā ēšana ir pēc tam, un vienkārši tev nav vietas vairāk. Tu negribās vairs ēst tādus apjomus, kas vēl arī interesanti. Es esmu ļoti, ļoti liels saldumīlis. Saldumus es vēl joprojām ēdu, bet tas apjoms ir vienkārši samazinājies nenormāli. Ja es, protams, varēju vienā šokolādes tāpelīt vienkārši noēst, ja, tad tagad pirmkārtām es vairs piena šokolādi man vairs negaršo, man liekas, kur tik saldu kaut ko var iest. Un, jā, tas apjoms var apēst mazumu konfektīti, un man ir pilnīgi gana. Tā ir tāda lielākā izmaiņa. Un arī es biju trakais kafijas lattes dzērājs. Un es teiktu, ka man tagad labāk uzrunā šī melnā kafija garšo un uzrunā. Un, jā, to latīti droši vien kādreiz tādu ieradumu pēc vēl paņemu, bet pateikt, ka es tagad bez viņas vairs nevaru dzīvot. Nē, nu tas ir mainījies. Tīri arī tās garšas sajūtas mainās nedaudz.
Nu, jā, Uz to. tieši, es saku, tās garšas sajūtas tieši uz to lati un uz to šokolādi, kas piefiksēja, kad vairāk, nu, tā kā īsti neprasās. Prasās tādus svaigos dārziņus un augļus ēst pat. Un bērns. Jā, tā Fantastiski, tas ir. man citi prasa, kas man jāievēro, ko es nedrīkstu ēst, atsūti man visu, ko es tagad nedrīkstēšu ēst. Es saku, tu drīksti visu. Viņa tā, nē, tas nav nopietni. Es saku, tu drīksti visu, bet tu vienkārši sāksi sajust, tu sajūti savu ķermeni. Galvenais izdzert to savu normu ūdens, lēnā garā, siltu. Mēs tur visu mācīsim, ja detoks laikā, es nestāstīšu. Ja, piesakieties pie Ilzes, jums būs viss šī informācija, mēs sīki nestāstīsim neko. Ja, šodien mēs vienkārši izstāstīsim, kurš grib tas, lai vēršās pie Ilzes, būs jau uzreiz sīka informācija un viss tur būs priekšā jau pateikts un parādīts. Ja. Vienkārši tu sajūti, ja, jo tikko, kā tu cilvēku kaut ko pasaki sev, ka tu to nedrīksti, tu uz katra stūru viņu ieraudzīs, tev visu laiku to gribēsies, tu būsi nelaimīgs, ka tu to nevari, ja. Man ir citreiz, man kāds prasa, vai man ir jāatmet dzeršanu un pīpēšanu. Es saku, nē, pīpē, lūdzu. Paiet kaut kāda nedēļa, viņš man kā, Pineka, es vairs nevaru iepīpēt, man tos plānos nebija atmest smēķēšanu. Es saku, es neesmu vainīga, tavs ķermenis mainās. Viens man vīrietis vienreiz vispār, tas bija tik smieklīgi, viņš man uzraksta, Vineta, mana dzīve ir sabojāta, es saku tieši, kas ir noticis, viņš saka, es vairs nevaru vakaros iedzert to viskiju, tas man bija rituāls, es saku, klausies, lai tās būtu tavas vienīgās problēmas dzīvē, ka tu nevari iedzert vairs alkoholu. Tā kā alkoholisma profilakse, pilnīgi, nu tā kā nevis speciāli, bet, jo zini kā, rezonance nestrādā netīrā organismā, ja? Jo mums organisms ir tīrāks, jo viņš sāk pats jau izvēlēties, ja? Ko viņš gribēs, ko viņš nē, un tas ir visburvīgākais šis te process, ko var piedzīvot. Jā, es tieši to gribēju papildināt, arī pamanīju, kad kaut kādas ēdienreizes sākumā es ēdu tikai ieraduma pēc, un tad pēc tam tu paēdi, un tāda smaga sajūta, tad neforši, kaut kas nav kārtībā. Un tad tu saproti, sāc taču ieklausīties beidzot, ko tas organisms tev saka priekšā. Un tad tā ar tām sajūtām mēģini, tad viss notiek, jā. Bet sākumā ir tas, jā, ka tu tajā pirmo nedēļu vienkārši kaut ko dari ieraduma pēc. Un tad tu saproti, kaut kas nav kārtībā tomēr. Tu sāc just un sāc sajust un sāc piedāvāt tam organismam to, ko, nu, tā kā viņš atsaucās, jā, uz tevi, viņš ir priecīgs, beidzot saimnieks ir pieņēmies prātā, sācis kaut ko jēdzīgu darīt. Viņa labā, jā, jo principā jau organisms viņš ir tik gudrs mehānisms, viņš vienmēr būs mūsu labā, ja? Viņš visu laiku strādā, lai tikai mēs izdzīvotu. Ja viņam ir kaut kāds toksīns, lai asinīs, nu, tā kā, lai mēs nenomirtu, viņš viņu taukos, ja, bāž, vai nu locītavā, ja, tos iekaisuma procesus, vai nu viņam trūks, tur, teiksim, sirds vārstulim, ja, tur kalcijas, viņš paņems no kauliem, ja, tur beigās mēs brīnamies kauli nodiluši, ja, bet viņš jau skatās, kur ir tie svarīgākie orgāni, ja viņam ir pa daudz vēl, un mēs nesaprotam neko, tad viņš atver ādu, tad nāk pa ādu, viss ārā, bet tas arī tikai tāpēc, lai glābtu mūsu dzīvību un lai, nu, teiksim, tiktu nodrošināti tie svarīgākie procesi, jā. Kāpēc pazūd libido un kāpēc nevar pie bērniem tikt, tāpēc, ka kaut kur organismā vairāk vajag un organisms neriskēs uz kaut kādām izklaidēm, jā, ja tur vienkārši ugunsgrēks kaut kāds jādzēš, jā, vai infekcija kaut kāda jālikvidē. Un vienīgais, kas par mums domā, tas ir mūsu organisms. Mēs par viņu nedomājam vispār nemaz. Mēs darām visu praktiski nepareizi mūsdienās, ja? Lielākā daļa, ja? Nu, labākā gadījumā cilvēki zina, ka kaut kāds ūdens jādzer, ja? Tehnisku šķidrumu lieto, ja? Kaut kādi vitamīni jāēd, ja? Un jāaiziet paskriet vai pajogot, ja? Pajogot, bet pa lielam sistēmiski neviens nesaprot, kā ar to organismu ir jārīkojās, ja? Es nopirku teikanu, man ir šitāda instrukcija, ja? Cilvēks mēs piedzimstam un ko gribam, to daram, ja? Bet šis te mehānisms, viņš ir tik jūtīgs, tik dārgs, ja? Tik
Viņam daudz nevajag. Viņam vajag šo te elementāro, vienkāršo, kā tu savā video teici, šo te veselības konceptību, bet to viņam vajag katru dienu. Un tikko kā tu viņam sāc to piedāvāt, viņš ir tik priecīgs, viņš ir tik atsaucīgs, viņš no laimes ir gatavs tev atjaunot locītavas, noņemt tavas galvas sāpes, jā, iedot tev enerģiju, Ilze dzīvo, es esmu vienkārši starā par tevi, jā, kad, jā. Jā, ir tā, kā tu saki, jo tiešām tā enerģija, kas parādās, tu pilnīgi to jūti, jā, pēc tam. Jā, un tad var sākt darīt lielas lietas, labi, sākt citiem palīdzēt. Tu esi tāds malcīts. Sintija mums jautā, bet tu atbildēsi, kā var pārvarēt slinkumu, kaut ko darīt savā labā? Draudzenei? Daudziem ir slinkums, es domāju, draudzenei, bet daudziem esot slinkums. Kā tu atbildētu uz šo jautājumu? Man šķiet ir tā, ka tevi piespiež kādas situācijas to pārvarēt. Tad tu saproti, vai nu tu gribi būt vesels, vai nu negribi. Un tas ir, un ja tev ir mērķis, tad tu ej uz to mērķi. Un man šķiet, ja ir tāds slinkums, vai negribās kaut ko darīt, tad īsti tu vēl neesi tā, kā saka, piespiest to darīt. Jo man šķiet, ka ja jau ir tas punkts, kur tu nolēm, ka jā, es to gribu, tad tu vienkārši ej un dari. Jā, es arī piekritīšu. Slinkums ir tad, kad tu vēl tā kā domā, ka tā pa vecam vēl varēsi. Kad jau nāks, tur nezinu, kas palīgā, nāks pavasaris, būs vasara. Daudzi man saka, vasarā man vairs tā āda nav tāda, ja tad, kad rudens, tad jau atkal jau viss, jau tur psoriāze, vēl nezinu kas, ja. Vai arī vasarā visi sāk tur kaut kur skriet, atkal vairāk uztēties, tas svars tur bišķiņ aiziet. Tad nav vēl tā slimība izdarījis to dziedinošo darbu, līdz tam momentam ir jānonāk. Ja, protams, vislabākā zāles ir profilakse un laicīgi jau. Es tēram sapratu, es arī vēl varēju tā dzīvot, kā es dzīvoju, bet man reāli tas traucēja, ja? Jo es skatījos uz savu mammu, es sapratu, ka man pēc 5 vai pat ātrāk gadiem man būs vienkārši ļoti nopietnas problēmas, ja? Un mani sāks griezt man rokas, vai rokdziedzers jau mammītei bija izoperēts, ja? Un glaukoma jāgriež, acis miglojās, tur tas šitas, ja? Es vienkārši skatos, es nevēlos mūžu atlikušo daļu pavadīt slimnīcā. Protams, es nezinu, kā man dieviņš dos to nodzīvot, tāpēc, ka ir arī traumas un visādas citas situācijas, ja. Bet es vismaz būšu izdarījusi to, kas no manis pašas kā saprātīga cilvēka tiek prasīts, ja. Bet droši vien, ja man nebūtu tik slikti, vai es neredzētu tās kaut kādas, tādas šīs saistības, droši vien, kad arī vēl vilktu un domātu, ka notiks kaut kāds brīnums tagad pēkšņi, ja? Bet praksē jau rādīja, cilvēkam ir kaut kādas jau slimības sākās un simptomi labāk jau nevienam nepaliek, ja? Viņš aiziet dziļāk, hroniski, ja? Izgriež izoperē vienu locītavu ieliek, pēc tam izoperē otru ieliek locītavu, ja? Un tas nebeidzās, bet ir 286 locītavas. Ja, ir jāsaprot, ja jau tur jau vienā nav, tad tā jau ir sistēmiska problēma. Tā tad ir vāji jau saistāudi un asinsvadi, un viņi var jebkurā brīdī plīst, ja, un būt šis te insults vai infarkts. Jā, vienkārši iziet no tās kaut kādas tādas miglas, no kaut kāda tāda autopilota, jo daudzreiz cilvēkiem jau pat nav laika padomāt par sevi. Viņi domā par visiem citiem, par darbu, par to, kas viņam ir jāizdara, un sevi viņš tā kā noliek pēdējā vietā, bet ja nebūs veselības, viņš jau nevienam vairs nebūs vajadzīgs, tas cilvēks. Jā, es tieši piekrītu tam, un es par šo tieši domāju, tajā brīdī, kad tos 2 mēnešus atpakaļ bija man, organisms parādījis, ka tomēr jāsāk domāt par sevi. Es domāju, kas būs vēl pēc 5 gadiem ar tām pašām ceļgalu locītavām, viens cels jau operēts, jau otrs sāk sāpēt. Es domāju, kas vēl būs? Kur vēl? Otru operāciju.
Un tad tu tajā brīdī saproti, ka, kā tu sāki, tu tikai pats vari kaut ko darīt. Un es esmu ļoti priecīga, ka es atradu vispār šo veselības koncepciju, jo nu, tiešām tie rezultāti jau pēc mēneša. Un es esmu arī tāds cilvēks, kas tic tikai tam, ko es esmu pati piedzīvojis, vai ko man kādi tuvākie draugi, paziņas ir piedzīvojuši. Nu, lūk, un tad es sev tādu kā eksperimentālo trusi arī mazliet uztveru, ja, jo es eju tagad visas tās programmas, un es tik redzu tos rezultātus, un man gribas vēl un vēl pamēģināt, un mans tas mērķis ir, piemēram, sakārtot šīs te locītavas, jo man gribās arī pēc 5 gadiem spēlēt to volejbolu, kas man ļoti patīk, kas man ir dzīvesveids, ko es var nevar sev iedomāties bez tā, un es reāli saprotu, ka tas viss ir tikai manās rokās. Tieši tā, jo tev jau tikai 46 gadi, bet cilvēkam vispār tāds normālais ilgums, līdz kuram būtu jādzīvo, ir 120 un nevajadzētu slimot un vajadzētu būt veselīgam, ja. Ir tādi, taču veci cilvēki pieredzēti un tādi ir ļoti daudz bijuši, ja, kuri vēl līdz mūža galam dara absolūti pilnīgi visu. Arī Japānā, tur, no kurienes nāk mūsu burvju ūdens, ja, šajā salā cilvēki dzīvo virs 100 gadiem. Un es tos intervijas klausījos, viņiem jautā, kādas jums tagad slimības, jums ir 100 gadi, ja tur vienam tur vairāk pa 100, vienam bišķiņ mazāk, bet no ap 100 visiem tur ļoti daudziem ir, ja, šie 100 gadi. Un viņš pat nesaprot, kāda slimība. Man nav slimība, viņš, jums nekas nestāv, nē, man nekas nestāv, viņi tur jautri, viņi tur kaut ko dara, ar kaut ko nodarbojās, tur spēlē, dzied, dejo, ja. Veseli cilvēki 100 gados, un tā ir norma. Mums ir vienkārši jāmaina šī domāšana, jā. Mums nav jādomā, man jau tur sāp, skaidrs vecums, ja tur, menopauze 40 gados, tā jau norma, tagad jau visām, ja tur. Un mēs sevi atļaujam vienkārši iznīcināt arī ar tām programmām, ka mums visu laiku kodē, ja tur pa televizoru rāda, ka tu tagad čurāsi biksēs, vai jāpērk tie ieliktnīši, vai jātaisa operācijas, ja, ka visas sievietes pēc 40 ir šī urīna nesaturēšana, ja, visiem vīriešiem pēc 45 ir prostata, ja, kas arī ir infekcija. Tur arī iztīroties, tā kā var sakārtot arī šos jautājumus, ja, tā kā, Jā, Regita. Vai populārākā daktaru atbildi ir paskaties pasē, ja personas? Atbildi. Bet man gribās spogulī skatīties, nevis tajā pasē. Regita mums raksta paldies par šo vērtīgo informāciju. Jūs esat lieliskus. Paldies, Regitiņas. Sveiciens Spānijai. Tev jāaiziet ar Regisu kādu dienu tiešraidē. Viņai tādi rezultāti vienkārši. Tur viņa nosauks, es nezinu, cik jau daudz to problēmu. Regita tevi gaida. Uzaicina Ilzi Regitus. Ļoti daudzi nedzird, Ingrīda saka, tas ir abrīnojami. Kāpēc? Vēl nav tik slikti, bet pilna soma ar drapēm. Jā, cilvēkiem ir, es domāju, ka tur vienkārši tie, kas neskatās televizoru un daudz netic, ko viņam tur stāsta visu kaut kur, jā. Viņam atverās te citi kanāli kaut kādi, ja? Bet ja cilvēks tiešām ir tajā sistēmā, viņš skatās, ko viņam tas saka, ko viņam šis, ja? Viņam nav pieejama tā informācija, bet, protams, jau arī iekšēji. Es zinu, kad es pasūtīju to informāciju, es zinu, kad es vienkārši teicu, atsūti man informāciju, kur ir tā izeja. Es jau jūtu, ka nav labi, ko darīt. Ja? Tā kā pasūtiet, vai, ja jūtat impulsu, ka tas ir tas pasūtījums, ko jūs visu laiku gaidījāt, šis impulss, tad aiziet Ilzai un sākam detoksu. Tas nav ne sāpīgi, ne grūti, kā jau es teicu, nav ne jābadojās, ne jāatmet dzeršana, ja vienkārši sāksiet darīt labas lietas un organisms būs atsaucīgs visās jomās. Jā, Cinti tieši prasa metens, kur pieteikties detoks. Pie Ilzas vai? Tātad droši rakstiet, jā. Izstāstīsim, kur, kā. Jā, programma ir sarežģīta. Tur tagad nedrīkstēs iet uz darbu, vai tur nebūs laika nekam citam. Ilze, vienkārši.
Galīgi nē. Tas, protams, ir drusciņi jāpiedomā pie tā dzīves ritmiņa. Ja tu dzer to ūdeni, tad tev ir jāparēķina, vai tev nebūs jābrauc garākā ceļā, kur tev tomēr, nu, ja tu dzer ūdeni, tā tad tev tas organisms aktīrās, tev arī nierītas forši strādā. Nu, ir jāpadomā, ja tev jāsēž kādā tikšanās reizē, varbūt neizdzer tur tik daudz, izdzer pēc tam vairāk drusciņu ūdentiņu. Bet tas viss ļoti, ļoti tā harmoniski notiek. Un tas galīgi nav grūti. Jā, tieši tā. Tas viegli un efektīvi tajā pašā laikā. Un tagad to iemācās, tas jau aiziet tāds autopilots un nav pat jādomā. Nav pat vairāk jāpiedomā ir, bet tu jau to automātiski māki, zini, un viss ir kārtībā. Tieši tā, super, Vineta, liels tev paldies par šo te tiešraidi un par informāciju, ar ko tu dalies un par vispār par to, ko tu nodarbojies. Super, liels tev paldies, ka tu piekriti padalīties. Es ceru, ka kāds sadzirdēs tos īstos vārdus un sāks jau šobrīd, jo mums ir tiešām maija detoks sācies, vēl var paspēt ieliekt pēdējā vagonā, jā, vai priekšpēdējā, pēdējā var teikt jau, jā. Un rakstiet Ilzei, saņemiet informāciju, izvēlēsieties programmu optimālo. Es tikai atgādināšu, ka tu nospiedīti beigt, tad tu tur atrodi, ja nevar delete, lai nekad nevar tu. Okay. Bet gan jau kāds palīdzēt. Mācamies, pirmā tiešraide mācamies, kas ir jānospiež. Mums Simtī raksta, ka mēs esam fantastiski. Tie, kas skatīsies ierakstus, dalieties, lieciet komentārus, rakstiet jautājumus, mēs visiem atbildēsim, jā, rakstiet Ilzei, uzdodiet vismuļķīgākos, kādu vienu jums ienāk prātā jautājumi. Un sūtiet tiešraidi kādam, kam varētu noderēt, ja jūs zinat kā tādus cilvēkus, kuri gaida šo informāciju. Super. Paldies tev, Ilzī, par tavu drosmi, par rezultātiem, par dalīšanos, par visu. Labi, tad uz tikšanos kādā citā tiešraidē. Jā, tā. Jā, labi, paldies, tā, visiem, super.